pati arī piedalījos vadītajā. Un man būtu interesanti ar jums padalīties sajūtās un arī uzzināt no jums. Kādas bija sajūtas šim īsajā, bet ļoti piesātinātajā meditācijas procesā? Nu, es iesākšu ar to, ka sākumā bija zeltītā krāsa starojums, pēc tam parādījās sudrabains, un tad parādījās arī zilgans pašā sākumā. Un kas man patika, ka beigās arī tika nosaukt šis zilganais. Bet es jau to redzēju pašā sākumā un vēl nobrīnos pēc tam beigās, kad redz, ja mēs atslēdzam savu uztveri un visu ikdienišķo domu, tad mēs jau to visu kopumu varam just un redzēt pašā sākumā, kas tas runāts un nosaukt. Tad vēl bija tā, kad enerģija sāka plūst, manī radās jautājums, kā var teleportēties. Un pēc brīža viņš saka, jūs drīkstiet arī uzdot jautājumus. Es nezinu, vai tu lasīji to, kā es tur uzrakstīju, vai citiem bija, bet šis te jautājums man bija pirms bija pateikts. Un tad es tā, nu labi, no kurienes man tas jautājums, labi, man viņš aktuāls ir, interesē ļoti, jo diezgan daudziem tas būtu saistoši izjust, kā tas ir teleportēties. Viens ir astrālajā, mēs jau to darām, bet fiziskajā vēl nenotiek. Zinām apstākļi, kad tas tā nesanāk. Bet tad, kad bija šitas jautājums, tad, nu, variet saņemt arī atbildes, tas atbildes arī atnāca. Tas, ka pašreiz fiziskais ķermenis nav gatavs un arī tas, kad apkārtējā vide ir ietekmējoša. Viens ir kaimiņi vai savējie nesapratīs, kā tas ir tikko cilvēks sēdēm, tikko viņa nav. Tas ir jau mums tagad ar apziņu būtu sev jāieraksta, tā ka mēs nebrīnīsimies, ja pēkšņi cilvēks sēž un pēkšņi viņa te nav. Mēs turpinam mierīgi sēdēt. Tas ir viens no noteikumiem, kas būtu veicinošais, lai tas varētu notikties. Tā kā nebrīnieties. Arī tas, kas tagad ierados 6, nu tas nebija teleportēšanās, bet atkal bija tāds moments, kad tur tika uzrakstīts, ka nu vēlams būtu, vajadzētu atbildēt uz jautājumiem un parunāties. Un man nebija paredzēts pilnīgi, bet par cik bija to, ka vēlams. Es domāju, nu labi, nu es varu mēģināt pēc folkloras mēģinājumā ierasties, nu labi, apmēram 7 ceļu ierēķinot, un te pēkšņi mani atved līdz durvīm un izlaiž turpat tās 6. Izrādās, mums katē nav tikusi un man bija jābūt šeit. Tā, ka tas atkal no jūsu puses kā pieprasījums bijis un reāli faktiski kā viņš realizējas, pat nedomājot kā, tikai paļaujoties no manis. Ja ir jābūt, nu labi, es būšu, ja nav jābūt, es varu nebūt, varu būt citu. Un tad nobeigumā, kad šeit meditācijā šo te gaišie zilgano krāsu, nu tas ir tas, kad caur ko zilgano enerģiju mēs varam zināšanas uzņemt. Skolas laikā kādreiz bija formas zilā krāsā, tāpēc, ka zilā krāsa veicina domāšanu, veicina informācijas uzņemšanu, apstrādi, palīdz koncentrēt domas, arī pateikt, izteikt. Tā kā tā krāsa arī šeit enerģētiski ļoti iedarīga. Tas bija tas, ko es šī brīdī uztvēru un redzēju. Es gribētu dzirdēt arī no jums, kurš drosmīgāks pastāstīt par savu sajūtu šī īsajā meditācijā. Jo pēc tam tad es pastāstīšu vēl te mazliet, kā sevi ieskatīties ar fraktāli. Pēc tam atbildēšu uz jautājumiem, vai pirms tam skatīsimies pēc sajūtām. Un nobeigumā,
ja būs interese, ļoti ceļojums uz mūžīgās uguns lotosa templī, kur jūs varat jau sagatavot sev domās vēlēšanās. Jo šeit ir tiešām kur mēs ierodamies templī, pēc tam izsakām domās savas vēlēšanās, ko es gribētu iegūt, uzzināt, noprecizēt. Un pēc tam fiziskajā plānā tas var daudz kas realizēties. Cik vēlēšanās? 3,2. Te rakstīts 3x3, bet es pie cipariem nepieķeros. Kaudze. Kaudze. Paldies. Jo ātrāk var pateikt tādā brīdī, kad mēs tur esam, jo labāk. Jo citam atkal varbūt ir viena konkrēta, tā kā te ir teikts 3x3, es skaitu, es atkal esmu pret skaitu. Par to meditāciju, tad kāds var ko pastāstīt? Vai bija kādam vispār kaut kas? Jo viņam arī interesē, kā jūs jutāties. Es varu pa sevi, parasti tā, ka tu tas tur, un tu caur ķermeni izvērt cauri tādu straume, un tu tā, cik ir patīkami. Un varētu sēdēt un sēdēt un sēdēt, un principā ilgi. Tieši tā, jā. Nē, gribējās ilgāk, bet tad atkal mēs sēdēsim pēc puses. Kurš varēja vizualizēt kādu no krāsām? Man bija visas krāsas, man bija tā kā tāds tunelis. Jā, tas ļoti labi, ok. Tad tās krāsas pēc tam čenlīgot laist cauri sevīm. Kurš vēl krāsa? Oranžs un dzeltens pārsvarā kaut kas tāds. Tas ir tāds tautas krāsas. Un gaišs, balts arī bija. Gaišs, zils un balts, gaišs, zirgs balts. Man bija tas ģeometris, kaut kādas formas, būs, kaut kas tāds. Jā, un es domāju, 3-4 visi reizē runājam, lūdzu. Man kādam bija izteikta sajūta, pirms galvas ļoti spēcīgi. Cik ļoti spēcīgi. Zaļš, man arī bija zaļš, bet man bija tāds, ar Skajavalu nosaucās, jūras zaļ gan zils. Labi, kurš jūta, kā nāk iekšā pa ķermeni? Es jūtu, ka pakustās tā, tur kaut kas... Jā, tas ir vaļā vēl vairāk. Tā vieglāk, kad tu pacēli visi rokas, kur ir. Labi, kurš tad vispār palika malā un domāja, ka nekas nesanāk? Jā, Nav neviens, jā. Kuram ir jautājumi par to tēmu? Nē, nu sakiet tad. jā, lai zinu. Teic vienkārši pateikt, tā kā pastāvīgi, tā kā to... Jā. Kad es cenšos koncentrēties uz to, Jā. es nezinu, kaut kāds dīvains efekts bija. Pirms tam bija tā sajūta, ka kas ir dīvains jālaiž ārā par rokām visu un par kājām, tad aizgāja tā plūsma, kā es sāku turien koncentrēties, tā norobežojas, ka tas ķermenis, tā tā statiski, nevis statiskā tā, Nu jā. Tad kas bija tas jūtīgais? Tas arī bija jūtīgi. Nu tā ir, jā, tā ir. Bet tā, pat saglabā to plūsmu, ja koncentrēsi tā uz šejienu un vēl uz pārējo. Tad es daru tā, ka gan te, gan pēdās apakšā koncentrējiet reizē. Un iekšā, un ārā un iekšā. Ļoti labi patestēt, nostāties tādā telpā, kur ir kājas uz grīdas un te arī, un tad censties pastiepties garāk. Tad tas ir koncentrēts ar kājām un tad plūsmā. Nedaudz plati. Man bija sakrustots, tad ir grūtāk uz kājām koncentrēties. Bet ja mums ir uz grīdas, tad ir daudz vieglāk. Es nevaru tie, kas kustām sēdēja, tad nākais uz grīdas un labi, kas vēl bija neparasts. Man bija neparasts. Ļoti nāk. Tāds nogums. Jā, ķermenis piln. Kaut kāds, tev ir kaut kāda viena šeit, kas nogums. Jā. Tā, ka es nekad vairs vēl nezinu. Tas labi, ķermenis atlaižās pilnībā, un tad citienēsīs plūsmas sāk nāk, kur pieprast totālu atribonu. Bet bieži vien cilvēki tā nodzen sevi vienkārši darbā vai ikdienā, kad nav cits veids, kā viņš beidzot var attiekt no tā stresa, kā tikai meditācijā. Tad ķermenis, ok, I'm out, es gribu gulēt. Kas tev bija? Man tā saulīt spīd, jau tā kā viss sāk stecēt, tāds pieiet tāds pusaplis, tāds priekšā nekā tā nebija. Tas nav godīgi, kāds var būt? Labi, tie starizē tā kā sārskāts ar hāju. Tas ir sviest. Tas nevarēja viņu novāk osmušās, kur sēžām tāds mārns. Tas jau čuboka humors ir. Tā, mums kaut ko jaunu iegūst, tad nākamais jau būs. Nevar gan tagad. Man bija pozitīvs progress tādā ziņā. Jā, man vienkārši man ļoti patika, jo es reizi prasu kaut kādu jautājumu, teiksim, parādi,
Tā kā bildīgo filmu. Jā. Nu, man pietiek ar tām bildēm, pasaki man vārdos. Bija jādomā, kamēr viņi izdomā. Nu jā, bildes ļoti bieži rāda, pēc tas atmiņā jau ir un ļoti bieži atmiņas paņem. Tas ir impulsis. Nu jā, gribās vairāk, tad var piespiest vairāk, jā. Tad ir jautājums, es nevis gribu atbildi, bet es gribu vairāk sajust. Nē, man pasaka konkrēti jēdzīgi. Bet tur ir kopā, tur ir tas nāk gan atbildi, gan arī es tiešām gribu, man parāda, tad tās ir divas lietas. Ja grib tikai atbildi par atbildi. Bet ir tas, ka, piemēram, domā to jautājumu uzdot, un tad tu piefiksē, ka tu sāc kustināt smadzenes un domāt, kā lai viņi noformulē. Jā, tāpēc saka sajūtās jāieliek iekšā. Ja ieliek sajūtās to sajūtu, tā kā tādu burbuli, bieži vien es jūtu to sajūtu, es tā kā izveido to sajūtu un ieliek, piemēram, no caurspilnā, man liekas, es ielieku. Un tad, kad tu ieiet tajā stadijā, tu to sajūtu var iztulkot pēc tam, un tad tev viņi tulkojās tā kā jautājums. Tu nevis prāto to jautājumu, man interesās varbūt tas, bet tu jau zini, to jau tas tev iekšā ieliek. Tu to pat ieliek iekšā. Nu, teiksim, tā ir. Bet nav tas tā kā Enrico, kad būtu jājautā, kad viņš ir, tā, lai var atbildi saņemt, jāformulē. Tas ir kā katrs individuālā gatavība katram. Individuālā gatavība. Tā kā mēs te runājam, es sapratu, ka es pusi neesmu dzirdējis. Tā ir. Kur cik tad bija? Tā ir, bet vajag, lai koncentrēties. Tas beigas, lai koncentrēties. Nu labi, es domāju, tas... Man vienkārši tas, ka redzi, es arī atcerējos, kas man tika rakstīts pēc meditācijā. Viens bija tas, kad šī te plūsma radīja karstumu. Tas nozīmē, kad enerģētiski mēs savu šo te enerģētisko paplašinām un brīvi ļaujam no visuma plūst caur mums. Caur rokam, caur visu uz zemi, no zemes atļaujam plūst uz augšu. Tiklīdz ir prātā kaut kāda doma, tad roka var bloķēt un tad var tikt kaut kas ar apziņu, ar sapratni, ar sajūtām. Brīvi ļaujam plūst no zemes dzīvēm, caur sevi plūstoši uz augšu, no augšas uz leju. Un tad karstums var rasties, kad enerģētiskais, fiziskais ķermenis vēl nav pielāgojis šīm te dažādām enerģijām. Jo tur ir zemes karstums, tur ir vēsums. Tā pašā laikā mēs pieslēgsimies kaut kur uz kādu civilizāciju, tur var būt vēl karstāks nekā šeit. Līdz ar to zemē liksies vēsāka. Tas ir tā sevi, kamēr mēs nolīdzvaram. Tad vēl tika rakstīts par sirdi, ka no sākuma sirds daudzās. Jā, arī tā ir, ja sākumā nav pierasta pie meditēšanas, tad ir sirds daudzas, jo viņa nevar saprast, kā tad tagad visu laiku ar prātu domāji, tu tagad gribi man jušanu prasīt, stāsti savas sajūtas, viņa brīnās, visu laiku jūs mani neklausījāt, savu valstiņu, ko es jums teicu, un tagad pēkšņi jūs maksimāli no manis prasat. Tāpēc arī sirdī ir šis pirmais brīdis tāds, ka daudzās, bet arī meditācijā tika teikts, ka nomieriniet sevi, līdzsvarojiet un novērsiet savas domas no sava fiziskā ķermeņa. Izjūtiet tieši enerģētiku. Tad par šo te pašu, kā prasīja, ka gribi dzirdēt. Tā tad atkal šīs pasaulēs ceļojot, ir jāmāk skatīties tēlus, redzēt, ko rāda, un saprast ar savu iekšējo sapratni, ko rāda. Jo, ja prasa šo te vārdiski, tad vienā valodā tas saucās galds, otrā stol, trešajā vēl kaut kā, un tad tev pateikt var kaut kādā tādā valodā, ka tu nezināsi, kas tas ir. Tas bija savādāk uzdots jautājums. Jā. Es saprotu, ko jūs domājat, jā. Tas ir tāpēc, lai zinātu vispār arī, ka citi prasa, man nesaka, sargaņģelis tur pavadonis nesaka. Es vēl precizētu, kā nāk atbildes. Caur bildēm, caur sajūtām. Tu neko neredzi, bet tev atnāk atbild, es tagad saprotu, tad tu tiešām ar galvā dzirdēt. Un tad tev vienkārši var dzīvē kāds pateikt priekšā, un tas tiešām bija tas, ko es gribēju zināt. Līdz ar to te veidi nav viens konkrēts, tur ir bezlīgi daudz. Jā. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai saprastu, ka katram mums ir individuāli. Un arī tai pašā laikā vienā reizē ir tā, otrā reizē savādāk, un tas nav, kad iemācās kā no grāmatas, tas ir tā.
Jo par cik tagad ir aktīvais laiks mums savu spēju apzināšanai, prasmei un vienkārši aktivizēšanai, to, ko mēs esam aizmirsuši, tad ir jāļaujas savam individuālai mēs. Jo man, piemēram, atrakstā un paprasa varbūt tur lasīt to un to, viņam tur tādas mācības, tad man paverot vaļā, paskatoties ir tā, ka, nu jā, var jau iet, un tas būs atkal garāks process, ka mēs izlasīšu to grāmatu un sev pielāgošu, man der vai nedar. Labāk ir zināt tikai kaut kādus faktus un prasīt man savam iekšējiem, ko man darīt, kā man just, kā es jutīšu un ko es ar to sapratīšu, to, ko es redzēšu vai jutīšu vai uzzināšu. Un visur ir vajadzīgs šis te pielietojums, kur tu pielietosi uzzināt to. Jo man, piemēram, parādīja tā, ka man tās piramīdas nav vajadzīgas, un līdz ar to priekš kā man piesārņot savu domu un galvu ar jautājumu par piramīdu. Jā, tagad man tas nav vajadzīgs. Tad, kad man viņš būs vajadzīgs, tad man viņš pats būs uzreiz šeit, un tagad zinu, kas tas ir un kas tur bija un ko es darīju, kas man tagad jādara. Tāpēc cilvēkiem mums katram ir jāiemācās savas domas novirzīt uz to, kas ir tiešām šī brīdī aktuālais un vajadzīgais, un cik daudz vajadzīgais. Tā kā tagad var jautājumus pajautāt vēl, lai precizētu, lai nav tā. Man jautājums par to mazo planēti, man vajag ieinteresēt. Tu esi bijis kaut kur tādā planētā, kur, kad tu tuvojies un paliek visu laiku lielāk, lai gan viņi izstāst ļoti maziņu? Nu, tas no kāda attāluma tu skaties? Nē, nu, kad, teiksim, tev viņi metru tūmā, viņi ir maziņi, bet tu to metru vēl viņi pēkšņi strauji lielāk paliek. Es to varu salīdzināt arī ar to, ka tad, kad es ceļoju, es esmu šim lielumā, es esmu, pat paprecizēsim, varu sēdēt kaut kur uz kādas stieņa, un tā tad es sēžu šādā izmērā uz, piemēram, tās stangas. Nu, bet es tur nesēžu tādā lielumā, es sēžu maziņa, tāda apmēram. Es vienkārši domāju, arī tas pats par planētu, tagad tu vienā gadījumā redzi manu maziņu, te tu mani redzi lielu. Tas ir no tā brīža uztveres, kādu tu redzi. Jā, tas bija. Tā planēta esot futbola bumbas lielumā. Un tas interesantais ir tas, ka tu tuvojoties, viņiem ir lielāk paliekot. Bet tas ir tāpat kā iekšā vēl lielāks. Kaut kas ir vairāk. Nē, daudz koncepti. Jo viņš aiziet no realitātes. Vēl viens jautājums precīzāk. Lai varētu uzlīst tās planētas. Vai tev ir dzīves, nu sanāk aizstāvēt uz planētu, vai nav kā, lai te pasaka, Nu, jā, tāda. kur ir maziņa? Šis ģeniālais vienkārši. Tad viņā iekšā, bezgalīgi lielumi pēkšņi taču. Tas, kad liekas tikai pirmā brīdī maziņa, nu tas pat būtu kā, man liekas, man ir maza problēma. Kā sāk skatīties, viņu izrādās, oj, kas tur daudz viņas ir. Tieši ar šīm te pašām planētām ir tāpat, ka no sākuma liekas viņai ļoti maziņa, bet tā, kad tu sāc viņu izzināt, tad viņa paverās, atver savas informācijas. Maziņa no sākumā likās, lai nepievērst uzmanību, lai lieki tur neiet skatīties. Kas tur sīkums? Mēs jau nepievēršam uzmanību. Tāpēc arī maziņš pikseli, vispār pikseļi nav. Ej, tuvāk, viņa parādās. Tā tajā bildē viņas vispār nav. Jā, satelīti nav redzēt. Tas ir redzi, lai saprastu to, ka mums tās te dimensijas ir tik cieši viena pie otras šeit. Attālumi viņam ir nosacīti, bet pašā laikā tā dimensija ir šī pati telpa, pieņemsim, šitā maziņā. Un tad tu redzi viņu it kā maziņu, bet tā, kad tu viņā ieej, tu redzi, kur šī telpa ir. Tas ir tas pavēršanās variants, tāpēc es saku, ka mums uz zemes nepietrūks vietas, kur dzīvot. Tev citplanētieši ir rādījuši, kā viņi ceļo kosmosā? Dažādi, bet man tas nav interesējis. Nu, bet tu vari pastāstīt? Es saku, man nav interesējis, jo ceļošanas viņam ir tehnoloģijas gan fiziskā plānā, gan enerģētiskās, un pārsvarā viņam ir enerģētiskās. Viņam fiziskas ļoti minimāli cilvēki ir veidojuši šo fizisko. Kā
kas būtu, ja mēs vasarā aizbrauktu uz kaut kādu pļavu un mēģinātu viņus pasaukt? Es jau to variantu paskatījos. Es jau taču pabiju. 7 jā. Kā mums tur iet? Ja nolasās tie, kuri tiešām ir saskārušies ar NLO enerģētiskai, fiziski vai vismaz zin, kas tas ir, un noņem šo no sevis, ka varbūt kaut kas īsti nav tā, ka kaut kas ir savādāk. Tad var satikt. Tad tur pie šī varianta jānotestē, kuri ir gatavi un kuri nav. Jo viens no variantiem bija, ka viens cilvēks bija tā šaubīgs, it kā zina, viss viņam tur būtu kārtībā, bet īsti nav tā šauba, ir iekšējā. Nav pārliecība. Un tad bija tā gaidam un nava. Un kaut kā sanāk, davai pastaigāties, aizjūt citur. Tas tur paliek runāties ar kaut ko un tur uzrodās. Tātad tas ir variants, kur šim cilvēkam, kuram tā šauba bija iekšējā, vai viņam ir jānostabilizē, vai arī vienkārši tādā brīdī jāatsakās piedalīties. Ļoti svārstīgi, jo nebija pateikts skaits. Tas ir pēc sajūtām, kuri salasās. Jo, redz, kas ir varianti ir vairāki, un es arī tos vairākos variantus redzēju, ka tur bija ļoti maz, bija diezgan daudz sabraukuši. Abi varianti bija pieņemami. Kuri bija tiek un patīk un grib un viņi ir gatavi. Jo viens, kas bija, ka nav gatavi, it kā, es tūlīt skatīšos, tūlīt būs, un tai pašā, ir šausmas mūku kāds. Cilvēks it kā grib, bet tai pašā brīdī, ka viņš ierauga fiziski, viņš ir šokā. Un ja ir cilvēks, kurš ir šokā ieraugot fiziski, viņa prāts nepieņem to kā realitāti, līdz ar to, tāpēc viņi tiek saudzēti. Tāpēc to es skatījos un biju vairākos šos te jau variantos. Kā to var patestēt? Vai būs tāda reakcija vai tāda reakcija? Tieši to pašu, kad jebkurā brīdī mēs varam sevi vizualizēt ar savu šodienu, šo te, iejusties uz priekšu situācijā. Un tas ir tas astrālais ceļojums apzinātā veidā. Es nezinu konkrētu vietu, kur notiksies, bet es zinu, pasūtījums ir vajadzētu tikties. Es atrodu šo te vietu enerģētisko, vienalga, vai viņa tur ir Liepājā, vai Ventspilī, vai Latgalē, vai vienalga, kur kaut vai Maskavā, jebkurā vietā. Es uzeju tikai to informatīvo lauku. Tad es sāku domāt, tā runa par tikšanos ar šiem te ciklonētiešiem. Labi, es viņu noskenēju, labi, mēs tur tiekamies, domu biedri, viss kārtībā, viss notiek. Es sevi ielieku tur, es esmu piederīga tur vai nē, sajūtās. Es droši jūtos vai nedroši jūtos. Ja es jūtos droši, tā tad es esmu atbilstoši. Labi, es turpinu. Ja es sajutīšu tur kaut kādas bailes, kaut kādu nedrošību, protams, es labāk tur neietu, bet tomēr interese ir diezgan liela, atkal es varu tur turpināt, skatoties gan no jā, gan no nē. Kas tur būs? Sajūtās, vizualizēju, piedāvāju savam prātam kaut vai piemērus, zemapziņa nesaka, kas tur būs, tad es ar prātu jau piedāvāju tas, kas ir jebkuram iespējams. Ja tur būs gaismas, ja tur būs skaņas, ja tur būs radiācija, kā es jutīšos tādā brīdī, stādoties tieši tā, ka es tagad sevi domās esmu tur, bet es sajūtu ar šī fiziskā ķermeņa sajūtā. Tā, gaismas, labi, pieņemu, skaņas, labi, pieņemu, radiācija, pagatā, man fiziskais pieņem radiāciju vai nepieņem, ar prātu, ja es pieņemšu, tad viss kārtībā, nekādas vainas var pieņemt. Tātad vēl kāds nāk pretī, ar diesiņu zina, kāds viņš izskatīsies. Atkal prāts man pieņem viņu vai nepieņem to tēlu. Jebkurš tas tur iznāktu. Tik daudz redzēt, tas multenis un visādi tādi mans prāts pieņem. Tā tad es tur iedaros.
Ja es neiedaros, tad šī pašā vienā no skenēšanām uz fizisko plānu es sapratīšu to, ka radiācija man īsti diez vai es viņu izturēšu. Vai atkal to es vēl izturēšu, bet ieraugot, kāds tur iznāks ārā, man var būt šoks. Tā tad atkal es sajūtu, ka man tur nav jābūt. Es vēl domāju, tā viņš saka, tad brauc man līdzi. Prāts pieņem, prāts nepieņem. Jā, arī tas ir kā jau iepriekš jāpaprasa, cik tālu es esmu gatavs tur piedalīties un ko es gribu piedzīvot un kādus noteikumus es sev izvirzu. Klau, vēl tajā sižetā, kurš tu testē nākotnē, kā viņš jūtas, tur parādījās, pēc kā viņš izskatījās? Vairāki varianti nāca. Tas ir atkal atkarīgs no šie te. Es zinu, jā, viens tur visvairāk pieprasītāja civilizācija. Konkrētāk tu vēl? Nedrīkst piesaukt, tāpēc, kad tur izvēlēsies ierasties tādā brīdī, skatoties no tiem, kur ir ieradušies. Kuriem ir vairāk savējie no turienes, vai savējie no turienes, vai savējie no turienes. Tāpēc, lai neieciklētu jau piesaukt vienu variantu, labāk ir atstāt brīvajā ēterā, savācās, kas būs, tas būs, ar to runāsim. Sarunāsim, braucam līdzi vai nebraucam līdzi. Mums atgādās atpakaļ vai atstās pie sevis. Es gribu atpakaļ. Es gribu vēl, kad par to gatavību bieži vien cilvēks apnes redz disciplinēties, un tajā brīdī viņi reiz var jau apmēram saprast, kas tad iekšā darās. Tāpēc es arī saku, ka iekšēji ļoti daudziem cilvēkiem jau šie te sižeti ir bijuši, saikne kaut kāda ir bijusi, tad jau arī savu gatavību pietiekami labi zina. Tiem, kam ir saikne bijusi un ir nedrošība. Tāpēc mēs te esam, lai noprecizētu, kas tad īsti ir par to nedrošību uz savu fizisko, jo citreiz nekas biedējuši nav. Tā kā par tiem pašiem implantiem, kur ļoti daudz uztraucās. Tas ir norunās, ķirurgs arī kāju ieģipsē un ieliek metālu un izārstē un izņem, tas ir viss dabīgs process, nevis kaut kas vardarbīgs. Ja ir kaut kāds arī kā tādā brīdī šķiet vardarbīgs, tad tas ir tomēr skatoties no mūsu pieredzēm, no mūsu vajadzībām, kaut kas bijis vajadzīgs. Neesmu saskārusies ar vardarbību no to puses. No mūsējo fizisko gan, jā, ir sastopami. Cilvēks dara to, un viņš nav izdevīgs, un viņu vārds nost, bet tur nav tā. Tur ir visumā noteikumi, kuros pastāv par šo te godīgumu. Ja arī gadījumā nonāk kādā planētā, kur ir šādi apšaubāmi, arī tur uzreiz lūdzu manu pārstāvniecību, es esmu ienākusi šī pasaulē, lūdzu man aizstāvību, lūdzu man šeit palīdzēt, ierodās. Nedrīkst pret cilvēku gribu nekur neko izdarīt. Mēs atnācām pakaļ veltēniem. Tā kā tas ir tāds. Kas vēl lūdzu? Varbūt tā, ka cilvēks nejūtās gatavs, bet šķiet, ka sapnī ir bijis kaut kāds kontakts. Tāpēc paprecizējot, pārunājot, panalizējot, noskaidrojot, tiešām līdz tam var nonākt. Un arī, piemēram, ja no sākuma ir neziņa, arī neziņa var noskaidroties. Es varu piebilst, ka par to Enrico stāstiem, kad bieži vien paši ciklonētieši jau uz zemes ir piedzimuši, tad izstāst tikai par cilvēku. Kad paša cilvēka tā dvēseli būtība ir būt ciklonētiski veidlīga, intelektuālā, jau tehniski zinoša un visā tādā garā, kad viņa jau ir tāda datoriski. Un tur mēs meklējam ciklonētieši, cik labi mēs pats esam jau ciklonētieši. Dvēseles aspekts tāds. Diezgan daudziem, jā. Jā. Vēl tad no tiem čubikiem, ko tu tur esi redzējis, vai kā, tu vari viņus kaut kā klasificēt, grupēt, pēc kaut kādā pazīmēm, vai pēc izskatiem, vai pēc, parametriem?
Nu, tas ir tāpat kā mums uz zemes ir tik daudz dzīvnieki un būtnes un fiziski redzamas. Arī tādīs pasaulēs viņi ļoti līdzīgi ir. Tikai tik daudz, kad apziņas stāvoklis, varēšana, iespējas ir atšķirīgas. Tas pats ļoti līdzīgas ir mākslas filmas, fantastikas, ļoti līdzīgas. Tas nozīmē, ka pirmīs atlidošs šķīvīts un drīz nāk ārā kaķis. Kaķis ir uz zemes. Nu labi, kaķveidīgs. Jā, kaķveidīgs pilnīgi iespējams. Tā nav apziņa jāpaplēš. Jo tas arī gūstas. Es varu papildināt, vienreiz arī mēs tur prasījām, ka čokiem, atcēdien kā cipunēties, viņš tā, tu zini, ko saka, es nevaru, es esmu enerģisks, viss, ko tu redzēs, būs gaisma. Es tā, tad kādu, kur var, viņš tā, labi, aizies pasiet, kas tev visumā darās. Tad pēkšņi tāda bilde, ka viņš runā ar, es pat nezinu, kas tas vispār ir pa briesmo, viņš tā, viņam tāda kosmiska kuģi vienkārši tur drausmīgi, es nezinu, kaut skara mašīnas, nesaprotams, vienkārši kaut veci vraki. Viņš tā, gribu uz zemi aizlidot. Viņš tā, ko tu gribi no manis? Tur ir cilvēks, kas grib uz zemi aizlidot. Viņš tā, man tie cilvēki neinteresē, tinoties visu taisni. Un tad tā, labi. Es saku, nevar nevienu sarunāt. Un tad es tā domāju, bet no otras puses, tas, kas būtu, ja viņi atlidot? Pirmais, kas būtu nereāls bliezenis zemē, ka pus kalnu nonēs tāds liels kosmiskā atlieka kaut kāda. Un tad izkāp tāds šķaus, tāds, es nezinu, drosmīgi paskata. Ko jūs gribat? Tad bija tā, jā, neko. Tas bija tas storijas, ka iznāca cauri tā, jā. Brīnums, kad viens tā īpaši negrib te lidot. Nebūs īpaši tā biologa. Tas ir tieši reāli eksistējoši, es tur biju un tā tiešām arī atrunājos, jo viņiem pilnīgi nav interesanti kaut kur ceļot. Bet kāpēc uz zemi tomēr nav ar mieru, jo mums ir šeit ļoti daudzas iekārtas, kuras čeko un cenšas ievilkt savos tīklos. Un tieši ar to atšķirās zeme, ka citur ir visumā noteikumi. Uz zemes tos daudz neievēro. Kaut kad nesen es skatos to Mārliju, un tur bija tas stāsts, ka izkāpa sieviete no Plejādītes ārā. Tā sieviete reiz man pierunās. Viņa tā, es neesmu no Plejādītes, es esmu, tad tas savu sistēmu bišķiņ te. Es tā, labi. Un viņa tādā, es saku, atlidojiet. Es saku, nevar. Es saku, kā nevar? Tu kalnos lidoji, tu nevarēji. Es saku, kalnos tādu varēja lidot. Pēc, kad kalnos grūti noteikti jādašanās vieta ir. Tik līdz kā tagad kuģis parādās Zemes orbītā, satelīts uzreiz viņu redz. Tik līdz kā parādās, un tas baigi apgrūtina to lietu. Var uz īsti brīdi un pazudis, bet tik līdz kā parādās orbītā uzreiz. Tas tā kā kara lauks būtu viss nosēts ar tām iekārtām, kas vēro. Tas man bija tā, ka žēl. Tas viņam vajadzēs, es atliek tāpat vienkārši nestrādāt tādēļ. Kādi ir tie visuma likumi? Mēs noprecizējam, likumi īsti nav likumi, liek darīt, bet noteikumi, jā. Jo brīvā griba ir visur. Tik cik ar piekrišanu, ar pieņemšanu, ar darbošanos. Tur pret ar varu neko nedara. Pat ja viņi karo, ir tāda planēta, kurā karo. Karo tā planēta, tad viņu pārstāvniecība mums šeit uz Zemes kaut kur taisa karus. Tāpēc ļoti daudzas lietas, kas ir kādā planētā, tās arī šeit uz Zemes notiek. Tāpēc arī tas, ka mums šeit pa Zemi staigā daži citi planētieši, un viņi ir fiziskajā izskatā, un viņus nevar atpazīt. Starp citu, arī, ko es nofiksēju, kad viņi sāks parādīties arī fiziskajā plānā un jau vairs nebaidīsies slēgt savas sejas, jo skatoties ārzemju modes, ar šitādām te aizzīmētām acīm un visādiem te apzīmētiem ķiņķēziņiem un visādām frizūrām tādām un visādām šitādām. Tās tie Bārbijas tipi. Jā. Tad jau lielīgie violētie. Barbijas, tā, ko vēl, kas vēl jāpieraksta, tā, aiziet. Tā kā modes tendences jau rāda
uz to, ka viņi mums spiež virsū likt ģērbties atbilstoši kaut kam tādam, lai arī šie varētu sākt parādīties. Jo tad nepateiksi, vai tas uzkrāsojies tāds, vai tiešām tu redzi to pārstāvi no tās pasaules planētas. Man ir tāds jautājums, jūs teicāt, ka viņi nebaidīsies parādīt savus teiks, un vēl bija par to, ka viņus ieraudzīs satelīti. Nu, kas tad viņam ir? Satelīti, ja? Tāpēc, ka redz tie, kas jau ir uz zemes piedzimuši šādā te dažādā veidā, viņi var droši šeit rīkoties daudz maz droši. Bet toties šajā starpslānī, no turiens, lai nonāktu šeit, viņus var notvert, pārtvert, savaņģot un kaut kur ieskundēt, tā ko pēc tik nedroši. Jā, man rādīja bildes tā patīk, kad tur ļoti daudz kuģi nospridzināt lejā. Vienkāršāks sejas lūdzu uztaisam. Atbrīvojamies. Vienkārši. Tas viss ir caur smiekļiem jāuzstāv. Tas nav tik nopietni. Daudz patīkamāk. Jā. Celies augšā. Celies, jā. Nē, man interesanti vienkārši. Tu ļoti nopietni sejas. Es aizdomājos par to karu. Kā saucās tā planēta, tā karojošā, kas Kaut kur par Man nosaukumi nekur nekad nav pieņemami. Tāpēc, ka no vienas valodas tā, no otras tā, no trešās tā. Tā nav tā Niburu vai planēta X un tā tālāk. Konkrēti par Nibiru, par cik es skatījos, lasīju informāciju, ka man ik pa brīdim kaut ko atsūta, tā nav no tā planēta. Viņa vairs nav, viņa jau izkarojās tur melnu zemi. Citus tur. Bet viņi ir vienojušies, ka viņi tad tur karoja, jo viņam tā brīvā griba ir tāda Viņi tur savu pieredzi uztaisa tādu, kad, kā tas ir, kādas jaunas tehnoloģijas vajag, un līdz ar to uz zemes arī vajadzēs jaunas tehnoloģijas, un tad kāds pārstāvnieks šeit piedzimst, iedot šīs te jaunas tehnoloģijas, un tad ir tā, ka, starp citu, jā, tas ir atkal metodiski, ja no tās planētas cilvēks, kurš tur darbojas, piemēram, neņemsim kara, pieņemsim kaut kādu izgudrojumu pasauli, mašīnas. Tā pasaule, kura tur izdomā izgudrojumu pasaulē, cilvēks interesējas, viņš konkrēti mašīnas izzina, kādas varētu būt ar visādām tehnoloģijām, ar šī te gaismas enerģija, ne tādas, kas uz zemes ir. Viņš to izstrādā kā modeli, kā iespēju un sarunā tā, ka viņš piedzims uz zemes, viņš šo tehnoloģiju varētu ieviest šeit uz zemes. Uz zemes jau viņam sapņos parāda, meditācijā kaut kur ejot, darbojoties, pēkšņi kaut ko pētot, atnāk atmiņā to, ko viņš tur ir darījis un uzzinājis. Viņš viņu uzzīmē vai aprakstā tādi, ja ir labvēlīgā vide, ka pasaka, jā, turpini mazam bērnam, lai viņš tik turpina zīmēt, stāstīt, un gan jau, ja ne man kādam noderēs, bet izprašņā līdz sīkumiem, tad ir iespējams šo jauno tehnoloģiju ieviest. Arī pat tad, ja nav šī enerģija tā, kas ir tur uz zemes nav, tad atkal viņam jau tur ir noruna, kurš savukārt painteresēsies, kā to tehnoloģiju, kā to sīkumu dabūt šeit uz zemes aktivizācija. Atkal piedzimst tas otrs, un tam otram iekšēji viņš jau ar savu energo lauku atnes no turienes šo te enerģiju šeit fiziskajā plānā. Viņa šeit nav, bet viņa iekšā ir šī enerģija. Tad viņam ir jau atkal izstrādāts, kādā veidā viņš šo enerģiju var ienest fiziskajā plānā. Atkal meditēt, atkal domājot, atkal vēršoties sevi iekšā, izvelk ārā šo niansi, kā to var dabūt realizācija vai kā saslēgties ar kaut kurieni, lai šī enerģija šeit uz zemes būtu. Tad, kad ir jau saslēdzies kopā, tad ir iespējams sākt realizēt. Protams, mums atkal uz zemes ir šie te daudzie, kam izdevīgi, kam nav izdevīgi. Tātad, ja šos paņem nost, tad var sākties jaunas tehnoloģijas, kuras vispār vēl nav bijušas. Viņas jau izstrādātas ir bijušas un jau ir sarakstītas un jau slepeni visur, kur noraktas, tikai tāpēc, ka kādam nav bijis izdevīgi. Tiklīdz mēs pieprasīsim, kā mums ir pienācis laiks, mēs gribam, lai būtu tas, kas jaunais,
tad sākas šīs te šūpošanās, un tāpēc ir šīs te dažā vietā kari, lai izšūpotu kaut kādu enerģētisko un varētu ienest iespējas kaut ko mainīt esošajā. Es gribēju vēl pastāstīt par vienu pasauli, tad tie čuvaki sūtīja bildi, kad ir tāda pasaule, kurai nenormāli spēcīgi ieroči. Un viņi paši viņus neizmanto, viņi tikai viņus būvē. Tas paši kā viņi jābūvē, tur gigantiski, tur vienkārši tur, es nezinu. Viņi saka, piemēram, ja notiek kaut kas, piemēram, slikts, tad viņi var tā kā to visu pilnībā atslēgt. Piemēram, tā bilde bija tāda, piemēram, zemes notiek kaut kas nenovēršams tāds, ko vajag pilnībā novērst. Atbrauc kuģis, pilnībā visi bez mazais sastingst, viņi izdara, ko viņi izdara, aizbrauc projām, viss turpinās, viss kārtīgs. Un viņiem drausmīgi bija izstrādāt tieši tādi superieroči kaut kādi. Bet te varbūt nevis ieroči, bet tieši kaut kā tādi... Aizsardzība, vai tas ir priekš mums? Jā, tieši, kad tas ir tā, ka tas ir, lai novērstu sekas, kurām nevajag notikt. Tas bija vairākas tos pēc, ka viņam tur nenormāli. Redz, pats arī tur esi bijis, ne tikai tev viņi stāstīja. Jo es arī tur esmu bijusi, izpētījusi, paskatījusies un diezgan daudzi šo te tie, kuriem ir iekšējais tās izdzīvošanas instinkts kaut kāds. Dažiem ļoti vājš, bet dažiem ir ļoti izteikts. Tad viņiem ir bijis iespēja ļoti daudzas pasaules šādi te izzināt. Tikai, neatceros, tāpēc, ka nav vajadzības atcerēties. Es atceros, tāpēc, ka es sev ierakstīju, man ir jāatcerās ļoti daudzas lietas priekš citiem. Tā, ka es viņiem pateikšu, tad es varu aizmirst un varu darīt to, kas man ir jādara. Tāpēc tiešām šāda te viņiem iespēja tehnoloģiskā ir, jo zemes lodei ir paredzēts diezgan vairāki varianti, ka varētu iet bojā vai daži iet bojā, bet tas nenotiek un nenotiksies līdz brīdim, kamēr šie te mūsu pieprasījumi. Kā es šeit gribu dzīvot, es dzīvošu, es atradīšos tur, kur man viss harmoniskāk, viss pieņemamāk un tikšos, būšu tur, kur man ir jābūt. Nevis ierobežojot, es nevaru tikt, es nekur nebūšu un kādi man iespējas. Jāņem no sevis šie ierobežojumi, kuri sev liek visādus, nevaru, nezinu kā būs. Sevi jāpasaka, es zināšu, es uzzināšu, vienalga, ka es uzzināšu, bet viss būs tā, kā man ir pašam vajadzīgs. Tas ir tā enerģētiski un fiziski arī, kas nostrādā. Tas ir Enrico stilās. Otrkārt, viņiem ir jāsargā tie savējie, kur mūsu. Jā, tieši tā. Un atkal tas ir tas iemesls, kāpēc viņi atnāk uz šeieni, lai šeit savējos paglābtu no iznīcības. Un uz zemes ir viena daļa, kuri var iet bojā, tāpēc, ka viņi paredzējuši, viņiem ir iestāstīts, ka šeit pasaules gals un viss, un vairāk dzīves nebūs. Un tie, kas sev... Kā tēma pat cipanētiešiem tā sākās, tie interesantie sižeti. Kāds nākošais? Bet ja viss ir tik ļoti relatīvi, vai var kaut kas slikts notikt? Slikts jau nav, kas kaut kas Var. Nē, ko tu uzskati par sliktu? Jā, tā ir. Kas ir tāds notika, ko būtu jānovērš? Piemēram, man negribēs gan uz zemes būt, ka te ir tuksnesis un vienīgais tuksnesis, kad ūdens nav. Ja priekš manā fiziskā ir vajadzīgs ūdens, tad tas tuksneša variants uz zemes Dziļi jārokā. Nē, fiziskais jau nav mūžīgs. Tas taču vienalga, ko vajag fiziski. Nē, dzīves un cik reizes vēl piedzimst. Kamēr vēl te būs, tikmēr tuksnes nebūs. Labi, paldies. Priekā, ja? Jo ir tiešām planētas, kur ūdens nav svarīgs, un tad mēs varam pielāgoties, un mēs varam tur dzīvot un atrasties, mēs varam pielāgoties. Bet uz zemes vismaz tā vēl īsti nav paredzēts. Lai gan ir arī tūkstneša dzīvnieki, kuri dzīvo ļoti labi bez ūdens. Vismaz es tādā formā vēl negribu būt. Nav kādi jau bet runājot par tām kara darbībām, viņas speciāli tiek organizēts, bet tas no viņu puses ir vairāk, lai veicinātu mūsu kaut kādu attīstību. No viņu puses neveicinās. Mūsēja pieprasa. Mūsējiem ir izdevīgi veidot šeit uz zemes nestabilu vidi, lai varētu pārvaldīt, ietekmēt un kaut ko
un darīt kādam, kas izdevīgi. Man izdevīgi būtu, ka tu tagad staigātu visu uzkoptu un visu mēs nepriecātos. Pēc tam tu aiziet izdarīt to un visu, man nekas nebūtu jādara, viņam nebūtu nekas jādara. Cik ilgi to darīt? Un tāpēc ir, ka šeit uz zemes ir tādi, kas to dara, kam ir izdevīgi. Un viņam patīk koriģēt visus. Tu darīs to. Tā ir sistēma, ļoti spēcīga. Un vienai sistēmai no tām ir šīs te kārdarbības, ko ir iestāstīts, ka cilvēkiem nepietiks vietas, un tad ir jātīra, kas cilvēku masas un tā līdzīgi. Un tā pašā laikā kariņu spēles ļoti patīk, un tāpēc tas ir, kāda ir interese, tāds piedāvājums. Un tā kā arī šie te kariņi, man nepatīk. Bet tur jau viņa pusē noteikti arī, tur jau nav tikai mūsējie, tur arī vienācēji, kuriem tas atkal varbūt patīk vai ir vajadzīgs. Jā, atkarīgs no cilvēku daudzuma, kas pieprasa to vienu spēku vai otru spēku. Tieši tā. Cilvēku daudzums ar apziņu, kas pieprasa, un tāpēc ar apziņu ir jālīdzsvaro. Starp citu, man Ričards Baks ir uzrakstījis vienu grāmatu, kura saucas Viens. Es viņu izlasīju un ļoti priecājos lasot. Tāpēc, ka tur ir viņu divu sižets, kurš vienā variantā viņi ielido ar lidmašīnu, izspēlē visu, apskatās. Nu labi, dosimies mēs taču uz to gala mērķi. Viņi iziet no tā variantā. Viņi nonāk nākamajā variantā. Tieši tādā veidā tā universāla grāmata Viens, kur paskatīties, kā mēs varam pa variantiem ceļot. Viņi nonāk otrā variantā, atkal apskata, un atkal viņi nonāk trešajā variantā, un atkal apskata savas dzīves situācijas, kamēr beigās viņi, kā tad mēs tiksim ārā no šiem variantiem. Tad leciet ārā no lidmašīnas, tad jūs tiksiet ārā. Un tiešām viņi, saskata to, ka bezjēdzīgi ir no variantu uz variantu ceļot, labi, lecam ārā no tās lidmašīnas. Viņi tā kā izlec, tad viņi nonāk savā fiziskajā atkal šajā te lidmašīnā, un viņi spēja nolaisties tur, kur viņiem vajadzēja tikties uz semināru, vai kas viņam tur kaut kāds bija. Tad, kad viņi nonāca semināra, tāpēc saka, ļoti kolosāla grāmatas viņi izskaties. Tā kā tieši arī šeit sanāk. Un tad jau bija tā, ka viņi ieraudzīja, jā, šitas cilvēks, es te vienā variantā viņu redzēju. Šitas cilvēks bija tas un tas pārstāvis no tā un tā variantā. Un tas atkal, jā, viņš saka tos vārdus, ko tur teica tos vārdus. Un tādā veidā viņi saprata, ka viņi ir izceļojuši šo te laika telpu savādākā veidā. Un tieši mēs tāpat arī ceļot varam un ceļojam. Tikai tad, ka jau viņi zināja šos cilvēkus, jau izējot tos variantus, tad ir plašākas iespējas. To grāmatu. Es vairs neatceros, kur viņš aizgāja pie sevis jaunībā. Jā. Un viņš ieraudzīja sevi kā karavīriņu, ka viņš stāvēja, bet viņš zina, ka viņš tai vienā variantā aizies bojā. Jā, ko viņš viņam teica, un viņš izpildīja tad? Tāpēc, kad es tik precīzi arī vairs neatceros, tik zinu to, ka pie lidmašīnas, tad, kad viņš pienāca pats pie sevis, un viņam bija uzdevums ar lidmašīnu lidot un uzspridzināt tur kaut kādu vietu, un tad viņš būtu likts pavēli, izpildot pavēli, viņa dēļ būtu gājuši bojā cilvēki. Un tad viņš teica, vai tu tiešām gribi uzņemties atbildību? Kā, man taču liek to darīt? Nē, atbildēsi tu pats. Tu to būsi darījis, ne jau tie, kas pavēlēja. Un tad viņš bija aizdomājies, un viņš to nebija darījis. Man tā, cik es sapratu, jo saku, es ātri arī pārlasu viņus, tur viņš bija sapratis šo te atbildību par to, ko dara. Un tad viņš devās atkal tālāk jau citos variantos. Un tad viņš atgriežas pie tās pašas. Bet tas jau nozīmē, ka zina savus variantus no iepriekšējiem dzīvēm, varēs izdarīt spādu. Jā, tieši tā mēs arī darām. Ja nav labāk, tad savādāk. Savādāk, jā. Un ar to pašu savādāk izmainās arī pārējā attieksme un enerģētiskais, izmainās enerģētiskais plāns.
Ja es aizēju pagātnē un izlīgstu ar kādu līdz ar to šī dzīvē, ja arī bija tāda dīvaina sajūta, tad tur izlīgstot vairs viņa nav, viņa neitrāla. Vairs nav tas bakstošais vienam pēc otru cilvēku. Tā tie varianti arī notiek, un man patīk šis, ka mums mācā ar apziņu saprast, kā tas ir, notiek visi laiki vienlaicīgi šeit. Pagātne, tagadne, nākotne, arī šie te līdzsmeri varianti ir šeit. Tik līdz mēs katrs sevi atradīsim savu to atslēdziņu un padalīsimies pastāstot, mēs to sapratīsim un varēsim daudz praktiskāk pielietot. Nu, te mēs esam jau gadus 10 atpakaļ strādājuši ar šo, to, ko Lūle Vilma mācīja, piedošanas mācība. Un par cik ir tā atgriezeniskā saite, tad mūsu secinājums ir tāds, ka pat ja es eju, piedodu, izstrādāju, tiešām uz sirds viegli, pārsvarā tur attiecības ar vecākiem, jo visi mēs tur no bērnības nākam. Pēc 5-7 gadiem kaut kas līdzīgs vienalga notiek par riņķi. Un sanāk tā, secinājums tāds, mans secinājums, kad mēs varam, ieejot savā iztēlē, sajūtot, mainīt, taču mums jāmaina arī fiziski. Mums varbūt kaut kā jārunā ar cilvēku, ir darbības jāveic. Vienkārši neveicot darbības pēc laika, lai arī 5-7 gadi, bet problēmas atgriežas, tāpat arī slimības. To es arī tagad dabūju precizēt, runāju par to, ka mēs un tad ir vecāki un vecāki par dzimtas kanālu. Bija runa tā, ka es tagad aizēju šeit un domās enerģētiski palūdzu piedošanu, saharmonizēju šeit, atpakaļ ejoši pa dzimtu. Tad kaut kas notiek, kaut kas nenotiekas, bet tāpēc, kad es tur varu aiziet tikai palūgt piedošanu, pateikties par to, kas ir bijis, novēlēt, kas ir ļoti svarīgi novēlēt, lai arī viņš spēj mainīties. Ja nav novēlējums, atkārtojas. Ja ir novēlējums, kad es sapratu, es jums te atnācu, pateicos par jūsu piemēru, un novēlu arī jums saprast un izmainīties. Tikai tād viņš sāk mainīties. Pietrūka šī te nianse. Šitās nianses nekur nebija rakstīts. Tāpēc nav rakstīts, tieši tāpēc arī nav rakstīts, bet es esmu ceļojis, esmu sapratusi, kas man tur pietrūkā. Ja pie manis es atnācu, vai mans kāds tur no nākotnes atnāca pie manis, tas atkal ir tad, kad es fiziski sevi sajūtu kaut kur citur jau nākotne, un es varu atnākt pie sevis uz šejieni. Un tad es atkal sevi nostādu enerģētiski priekšā vai blakus, kā ērtā, kurā brīdī, un sāku runāt. Arī brīnos, kad viņam domāšana savādākā un runas veids ir savādāks. Un tad, ko man viņš saka un kā es reaģēju. Un tad salīdzinu savus sižetus ar citu cilvēku sižetiem. Tad, kad es šo te novēlējumu pasaku un tad saņemu novēlējumu, un tad mainies, saproti, vai tur man tā, un tu arī vari mainīties. Man uzreiz, tu man novēli? Labi, es pamēģināšu, ja tu man novēli. Tur ir nianse, redz, kad mēs uzspiežam savu gribu, es gribu, lai mainās. Jā, kāpēc, lai es mainītos, ja tu gribi? Jā, es negribu, bet ja tu novēli no visas sirds, kad, būtu labi, ja tu arī kaut ko no sevis pamainītu enerģētiski. Tad tas arī enerģētiskais aiziet visā struktūrā uz augšu līdz šim laikam. Jā, es tam vēl jāizaug. Tu jau valc. Bet arī otrs ir tas nākamais moments, kas ir jāsalīdzina. Mēs gājam te atpakaļ pa senču. Tas pats attiecās uz mani kā garu, kā dvēseli. Tātad, ja tur ir kaut kāda šī problēma, tad man pašai tā problēma arī bijusi pagātnes citā.
tad man ir veselīgāk aiziet pie manis pašas tur un parunāties par to pašu jautājumu. Jo tiklīdz es sevi tur pamainīšu ar šo sapratni, tad es redzēju pie sevis, ne jau pie tā otra, bet es runāju ar sevi. Un tad viņš samainās tur un atnāk šeit uz fizisko. Un tad arī ir šis te mūsu zemes līmenī izmaiņa. Jo te bija darbība uz leju. Un leja ir pagātne salīdzinoši tā, ka mēs skatāmies. Šeit ir šis te līmenis, kurā mēs staigājam par šiem te saviem zemes dzīves fragmentiem. Tā ko darīt? Precizēšana. Tas arī man bija labi, kad pajautāju, man bija rakstīts vēstulē, un man mācās ilgi gari rakstīt, bet šitā ir vieglāk ātrāk. Tā vēstulē. Tā vēl kāds? Un vēl par tām atslēdziņām, kaut ko tur varētu precizēt. Nu, iepriekš tās atslēgas bija pieminētas, ja? Tu precizē, man tu atslēgu vārdu ir daudz. Nē, vārds atslēga. Un pirms šīs te tēmas bija tās atslēgas. Es man neatveru pats. Es arī. Kādas atslēgas? Jāatrod to atslēdziņu, jā, nu. Vai visi aizmirsuši? Ne, vienīgais, kas te man atlaids ir par to novēlēšanu, ka tā ir tā kā atlaišana no sirds. Jā. Tas bija tā vēl, kas gan interesanti. Bet atslēdziņu es neko neatceros. Atslēdziņu uz sevi varbūt atslēdziņu. Moši tā kā citu variantu skatījies. Tas ir katrs pastāstās par atslēdziņu. Kad dalās ar pieredzēm, kad atslēdzas hādžiem arī. Jā. Nu, tas ir tā, ja es atveru sevi, pasaku to, ko zinu es, ko es saprotu, arī pat pasaku to, ko es esmu redzējusi, bet nesaprotu, es tikai varu aprakstīt, jā, tur tāds un tāds izskatījās, bet es nezinu, kas tur bija. Un otrs cilvēks ierauga un saka, bet es taču to zināju, tikai es nevarēju saprast vizuāli, kā viņš izskatās. Jā, piedzīvo otrs tulko. Un tas ir tas, kas mūs tās norunas ir, ka mēs fragmentāri, kā es konkrēto piemēru teicu, viens tur mašīnu augšā visu sakārto, varētu šeit zemē realizēt, bet tur pietrūks tā un tā, norunas izveidojas augšā, šeit zemē satiekās viens ar otru, un tad ir jāatveras. Un kaut vai pats nesaproti, bet ja jūti, ka tas ir jāpasaka, jāizstāsta, tad tas ir jāizstāsta. Un tad, kad ir šis te izstāstītais, tad tam, kam vajag, tas arī sapratīs, un kam nav vajadzīgs, tas nesapratīs neko. Bet sanāk, ka starp šiem cilvēkiem ir jābūt vismaz 25 gadu vecuma starpība. Nav. Nav starpība. Tev bērns 2 gados, kad sāk runāt, var pateikt vai uzzīmēt to, kas ir vajadzīgs. Tādēļ nejūt. Ja tavā ģimenē, tavā tūmā piedzimst. Nav svarīgi, tikpat labi draudzene vai draugs dzīvo kaut kur citur un kaut kā šādi brīvā veidā daloties ar to, man tur tas un tas, interese vajadzīga. Un padalīties. Es tur kaut ko uzzīmēju, kaut ko es nezinu, kas tas tāds ir. Paskaties. Noskanē aizsūti, vajag tikai atļauties pašiem. Tieši tā, pieaugušam cilvēkam interesē pret cieņu pret bērniem vajadzīga. Un arī pret vecajiem, jo, piemēram, vecie aiz savas garlaicības arī mēs šo to atcerēties. Atcerēties, jo redzējuši jau tad viņi ir, bet viņi sāk atcerēties nianses kaut kādas. Un arī tad var pateikt šo te it kā nenozīmīgu, bet pašā laikā ļoti nozīmīgu informāciju. Jā, cilvēki. Nevis turēt iekšā, un es neteikšu, nedalīšos ar savu biznesa paraugu, bet padalīšos, lai, citi arī var to darīt. Tā kā tas ir tas uz zemes, kas ir vajadzīgs un sevi atļaut vienmēr un visur. Jā, bet es neteikšu. Nē, nav nemaz. Nesot nemaz. Varbūt viņa nemaz nezinu, kas viņai. Jā. Vēl te runājot par bērniem, un drusku pieskatāmies šai tēmai. Mēs šodien ar māsu spriedām par dzirdēts viedoklis, kad ieņemot bērnu, kad bērnam piedzimstot,
viņam vēl nesot tas astrālais ķermenis, un tad mēs sākām spriest, kas tad īsti ir tas astrālais ķermenis, un kad viņš īsti parādās. Vai tev ir kāda informācija par to? Es nezinu, no kurienes jūs neņemat, ka nav. Nu, kādas baumas. Baumas, jā. Tāpēc tas nebija tāds pārbaudīts. Mēs spriedām, kad bija tāds mēs neko neesam teikuši. Tiešām ir ļoti daudzas informācijas sarakstītas, un sarakstītas ir izējot no tā konkrētā cilvēka personīgas pieredzes. Tas, kas rakstīja, viņam ir ļoti specifiska pieredze, viņš ļoti daudz ko jūt, daudz ko zina un saprot, arī ceļo, arī izzina, bet tai pašā laikā viņš nav veicis šo te astrālo ķermeņu sajūtu, un kas ir īsti astrālais. Nu, bet to tas mācībā ir kazuālais, astrālais un vēl cik tur ir ķermeņi. Es pat necenšos atcerēties, bet viens no viņam ir astrālais ķermenis. Bērniņam, puncīti esošam ir. Es sevi atceros, tad, kad es biju tur mammai Vēderai, es astrāli ceļoju un šeit arī es jau tikos. Tāpēc es tagad esmu šeit fiziski. Tā kā astrālais ķermenis ir visu laiku, un viņš vēl brīdi lidinās pirms piedzimšanas, kamēr ir Vēderā. Viens čoks stāstīja, ka pat īstenībā pirms vispār tas bērns ir Vēderā, ka tas bērns jau riņķī staigā pa istabu un čeko visu. Tad jautājums, kur tad viņš pēkšņi astrālais? Tāpēc, kad arī pirms piedzimšanas, tad, kad tiek meklēta ģimene, kurā piedzimst, tad jau viņš enerģētiski atnāk un izpētā. Un tiešām kādi ir apstākļi, kādi vecāki, ko viņi dara tajā laikā, ko viņi tur dara, kas būs, kas nebūs, viņi tieši tā izsteigā. Izjūt savas fiziskās, nu tās enerģētiski fiziskās sajūtas, jo viņi tiešām tādi paši izskatās, kā mēs esam. Un nevis maziņi, bet tādi, kā pieauguši mēs esam. Izstaigai, iepazīst, tad tur pasaka, jā, šite man der, ne, šite man neder. Un lūdzu, citu ģimeni. Jā, un tad, kad ir tur, pēc tam pasaka, jā, šī ģimenes piedzimšu, nu tad viņš ienāk enerģētiski smuki zeltīti, sudrabots vai nu kā, kurā plūsmīgas puķītēm vai delfīniem. Enerģētiskā, bet apmēram pārsvarā zeltītais. Ka ienāk, un tad viņš nofiksēs, un tad viņš vēl izbauda, vai tiešām paliks, vai nepaliks. Vēl ir viens brīdis, kad viņš vēl šaubās, bet pielāgojas mātes sajūtām un tēva attieksmei. Un tad tikai tad pasaka, nu jā, es tomēr šeit palieku, vai es tomēr vēl nepalieku. Tas nav tāds vecāku lēmums? Ne tikai vecāku, arī bērna. Brīdī aktualitāti. Izlemšana. Tas tāds satraukums. Jau sajūtās ir iepriekš bijis, bet arī nav sajūtās tā, tad vienkārši tās sajūtas ir tā nonivelētas, ka cilvēks nejūt pirms tā. Negribu just vienkārši, neaizdomās. Pēc tam ir tad, kad apstaigā telpu, ja būtu sajūtas, tad varētu just, ka te ir ienācis. Vienkārši augums varētu būt nedaudz mazāks, jo tur es arī to zinu, ka tos izmērus pielāgo pēc savas vajadzības, bet izskats gan ir pieauguša cilvēka, ka viņš izsteigā un apskatās. Un tad ir tā, ka, nu, ja vecāki pasaka, nē, es tevi negribu un viss, tad viņi dabīgā veidā pat vēl var aiziet. Bez nekādām ķirurģiskām iejaukšanām var aiziet. Ja viņš pasaka, nu vecāks, kad piedod, es tomēr fiziski nevaru šeit uzņemties, lai tu piedzimtu. Bērns saprot un viņš arī aiziet. Protams, apbrēdinās. Es domāju, viņai vajag labāku scenāriju stāstīt. Es varu turpināt to plānu. Sāk mēs tā, ka līdz atjauksēties. Par pieredzē, ko es tieši zinu. Zinu, kā tas notiek un kas tas ir. Par sevis izzināšanu, ko es no metodē varu ieteikt un ko sev pameklēt, tas ir tā. Sevis izzināšanai ir
fraktāļa zīmēšana. Fraktāļa zīmēšana, tagad tās rādīšu savu pirmo. Vadītājs pasaka, ka tas ir pirmais fraktālis, šeit uzraksta datumu, vārdu un starta fraktālis. Uzdevums vadītājs ieved šeit meditatīvā stāvoklī, vajadzīga melna pildspalva, jo tā ir tā. Es savu dvēseles stāvokli uzzīmēšu. Ieved acis ciet, pildspalva rokā, miera stāvoklī, tur tāda vadītājs, nu tad iejūtiet sevi un izjūtiet savu iekšējo stāvokli dvēseles. Jāzīmē 1 minūti, vadītājs to uzņem, un tad ir jāvadās tā, ka brīvi pēc sajūtām, ko roka velk, to velk uz tās lapas. Tad, kad minūte ir pagājusi, tad saka stop, apstājās, un tad, kur ir šis te pēdējais punktiņš, viņu jāpievelk pie tuvākās līnijas, un arī sākuma līnija jāpievelk pie tuvākās līnijas. Man abi punkti vienmēr atradās uz līnijām. Tā kā es, kur sākums tur beigas, tā tad es neesmu kaut kur gaisā, ne sākumā, ne beigās. Es visu laiku esmu darbībā. Un šeit fraktāli to varēju redzēt uzreiz, kad man sākuma punkts un beigu punkts atradās uz līnijas. Man pat nevajadzēja korekciju. Tad nākamais ir uzdevums ņemt krāsas, krāszīmuļus ar aizvērtām acīm un tad zīmēt. Tur bija noteikums, atkal paņemt krāszīmuli, izvēlēties no 1 līdz 12 līdz 15 laukumiņus ar norādi, ka nedrīkst krāsot blakus esošos, bet ar stūrīšiem drīkst. Es uzreiz jautāju sev iekšē, vai tiešām tā tas būs. Ja man patīk viena krāsa, es aizkrāsošu lielos laukumus, kurai man nepatīk aizkrāsošu mazos. Es atkal izējot no savas enerģētiskās informācijas sapratu, ka nē. Pareizāk, lai es savu dvēseles šo te uzzīmētu, es rādu ar pirkstu šito laukumu, es krāsošu, ņemu krāsu, izkrāsoju, tālāk nolieku, sajaucu nākamo šito, izvelku, aizkrāsoju. Un tad arī es atstāju, tur bija teikts balto izņemt ārā no komplekta. Es uzreiz, kāpēc balto jāņem ārā? Ja arī baltā krāsa būs, tad tas nozīmē, ka man ir kaut kas vēl iespējams ierakstīt. Vai arī tādī iekļaujas visas krāsas. Tādā veidā izkrāsojot šo te, var redzēt, cik ir gaišs, cik ir tumšs un kur ir problēmas, kur ir kaut kas jārisina. Tad viņu analizē šādā veidā te pagātne, un tā ir nākotne, nu tagadne. Pagātne, tagadne, nākotne. Pēc šī var teikt, ka es vairāk dzīvoju pagātnē, nākotne man vēl ir, kur izpaustīs. Nē, nu ir, kur izpaustīs, bet tas ir viens no variantiem tūliņas. Tā, tad pa vidu it kā, nu, nākotnes īsti neesmu, pagātnes arī neesmu, esmu ieņēmusi stabilu šo te tagadnes jomu, bet ir jāpagriež šādā veidā. Un dvēseli, ko saka, šitas ir fiziskais. Dvēseli, ko saka, dvēseli saka to, kas lidnos pa gaisu, es pa zemi nestaigāju. Un tāpēc mani draudzene, kura zīmē reizē ar mani, viņa ir šeit uz leju piepildīts. Tas, kas man pietrūkst, viņam man to iedod un līdzsvarojam vienā otru. Tad atkal tā ir nākotne, tagadne, pagātne, atkal iecentrējums. Un tad es uzskatāmi salīdzināšu, es vakar biju zīmēt otru un salīdzināt varu. Šis te brūnais laukums, redz, man ir problēma kaut kāda bijusi it kā dārs, ka var kaut ko iesēt un kaut ko darīt, bet, nu, darba lauks tas saucās. Jo viņš ir brūns un tumšs salīdzinot ar visiem. Tad, kāpēc ļoti interesanti salīdzināt, jo reku vakardienas zīmētais ir, viņi ļoti līdzīgi pat, neko daudz mainījušies. Tas ķiņķēziņš, kurš tur ir, tas arī šeit ir, tikai jau ir apskatīts, jau ir paplašinājies, jau ir izzināts. Tā pašā laikā jau ir kaut kas koncentrētāks, noteiktāks priekš manis,
Un šis pats laukums jau rekur ir. Un krāsas es krāsoju arī tieši tāpat, velkot katru atsevišķi. Ar šo tehniku, kur tur ir vajadzīgs tiks laiks un krāsošana, katrs sevi var ieskatīties viņa iekšējo pasauli. Problēmas var arī šādā pašā veidā apskatīt. Ja, piemēram, man te melnie laukumiņi izrādās ļoti maziņi, tad viņi te arī ir tikai maziņi. Un tā tad interesanti, ka nav pagadījies ar melno krāsot lielos laukumus. Tad man viņu lielu nav, ir tikai maziņi. Šādā veidā uzzināt sevi, tad priekš mani šeit ir mīnus. Ir ļoti daudz smalkuma, es esmu ļoti sīkumaina. Un tātad šīs nianses, ko es jums pastāstu, tie ir priekš manis sīkumi. Man viņi nebūtu vajadzīgi. Tiklīdz es jums esmu pateikusi, atdevusi jūsu sīkumus, nākošie jau mani zīmēmi sāks būt klajāki, stabilāki, jau būs tikai manas pašas informācijas. Tāpēc mājās var šādi te izmēģināt priekš sevis un salīdzināt. Es neteiktu, ka tev nav vajadzīgi. Ko tad tu darītu bez sīkumiem tagad tev uz krēsla? Es mājās adītu zeķis. Cik interesanti. Man patīk. Tas ir tā kā ieskatām priekš sevis, pameklēt. Un tad, ko vēl mēs ar vadītāju izrunājam, ka šie te fraktālis ir izmantojams arī holodinamiski. Ja tagad es redzu, ka man šis te laukums ir, tad es varu ņemt holodinamiku, paņemt sev plāniņu un izmetīt, kas man viņš saistās, kāpēc viņš ir, ko man viņš nozīmē, un līdz ar to es holodinamiski jau varu viņu atrisināt. Bet es šeit to nedarīju, tāpēc es gribēju zināt salīdzinoši, kā saglabājās zīmējums. Kad es domāju, zīmēšu pavisam savādāk, izrādās tas pats gandrīz ar niansēm, pat krāsas gandrīz turpat atrodas.